Esiet sveicināti! Pēdējā Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē tika apspriesta ostu attīstības programma līdz 2020. gadam. Kopējais programmas mērķis palicis nemainīgs. Pārkrauto kravu apjomam Latvijas ostās 2020. gadā jāpieauga par 30%. Ventspils brīvos nākamos 5 gadus plāno strādāt pie esošā kravu apjoma noturēšanas. Ambiciozi plāni ir Liepājai no 6 miljoniem pārkrauto tonu augt līdz 12, bet Rīgā plānots pārkraut teju 50 miljonu tonu gadā. Vērojot pēdējo gadu pārkrauto kravu pieauguma dinamiku, Rīgas brīvostā palielinājums līdz 49 miljoniem tonu gadā neliekas nereāls plāns. Tomēr jārēķinās ar to, ka optimistiskā plāna izpildē var traucēt ģeopolitiskās situācijas tālāk pasliktināšanās reģionā, kā arī pašmāju sabiedriski politiskās norises. Pēdējo 10 gadu laikā kritizēt Rīgas brīvostas vadības darbu, mest sprunguļus riteņos kļūst teju par modes lietu. Arī valsts kontrole uzskata, ka Rīgas brīvostā daudz kas nenotiek, kā rakstīts normatīvajos aktos un likumos. Tomēr objektīvā realitāte rāda, ka Rīgas brīvosta ir vadošā Baltijas osta, un 2015. gada 1. ceturkšņa rezultāti apliecina nospraustā kursa pareizību. Šī gada 1. ceturkšņa pārvadāto kravu apjomu datus apkopojas lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Latvijā un Baltijas valstīs Sijā LZ Cargo. Kopumā rezultātu vērtējam kā piesardzīgi optimistiski. Lai gan salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem 3 mēnešiem pārvadāto kravu apjoms samazinājies par 4%, tomēr šī gada ceturkšņa rezultāti ir labāk nekā 13. gada līdzīga perioda sasniegumi. Nedrīkst aizmirst, ka pērnā gada sākums bija ļoti veiksmīgs mūsu pārvadātājiem un ostām, jo destabilizējoties situācija Ukrainā, daļa Odesai un citām Ukrainas ostām domātās kravas tika pārorientētas uz Latviju, kā arī vēl nebija sākušas darboties Eiropas Savienības sankcijas pret Krievijas uzņēmumiem, kas gada otrā pusē pamatīgi iegriez Ventspils brīvostai, kur būtiski samazinājies pārkrauto akmeņogļu kravas. Atgriežoties pie šī gada 1. ceturkšņa rezultātiem, varam secināt, ka jau martā LZ Cargo pēc pārvadāto kravu apjomu ir atgriezies pie pērnā gada dinamikas, un lai gan gada griezumā joprojām tiek prognozēts pārvadājumu kritums, daudz kas būs atkarīgs no Latvijas ostu veiksmes piesaistīt jaunas kravas. Lai gan jau pilnīgi oficiāli motosezona Latvijā ir atklāta, tomēr Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar biedrību Bruno Racing Team aicina apmeklēt bezmaksas drošas braukšanas konsultācijas motociklistiem. Lai varētu apmeklēt šo pasākumu, nepieciešama A1 kategorijas vadītāja apliecība un, protams, motocikls ar derīgu tehnisko apskati un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Šeit ir mērķis, lai motobraucējs jūtās brīvāk uz ceļiem. Apmācam teorisko daļu un mēģina iemācīties bremzēšanas šķērsli apbraukšanu. Viņi nemāka bremzēt un nemāka apbraukt šķērslis, un tā notiek uz ceļiem avārijas. Bezmaksas drošas braukšanas konsultācijas būs pieejamas visu māju. Pieteikšanās Bruno Racing Team mājaslapā brunomoto.lv.